Baigais paldies tev. Tava metode strādā un cepur nost. Baigi daudz atklāsmes. Baigais labinieks, ne? Tiešām kaut kādas idejas sāk rasties vairāk, un šitais varētu nostrādāt, un tas varētu nostrādāt. Un nevis tas, ka varētu, bet principā, ja es kaut kādu lietu darīšu, viņš nostrādās. Arī atvaļinājuma laikā es atradu 5 minūtes priekš vienu klientu un diezgan labu sarunu novedu ar viņu. Viņam principā pazuda vispār vēlēšanās ar kādu citu runāt, un viņš grib tikai tagad mani. Laimīgi jauno gan. Viņš ir laimīgs pateicoties tev, Zigmār. Tāds kaifs, ka gribās ar kādu padalīties pilnīgi. Gan arī vai asara birst no prieka. Un to es visu dzīvi gribējis īstenībā dzīvot tā nebeidzamajā laimē, tā nebeidzamajā pilnībā. Kopējiem spēkiem tas ir sanācis. Es neesmu skolējies meditāciju, bet es saprotu tā jēga, ka tu esi saskaņā ar sevi, iņu un jaņu, un tu saplūst ar visu apkārtējo vidi, un tad tu esi visums, un tad tu esi Dievs, un tad tu esi enerģija. Tad tu esi labā enerģija, kas dod enerģiju tālāk visiem pārējiem, jo viņi uz tevīm, viņi nevar tev tur ne krustā sist, ne nodurt, viņi vienkārši nav spējīgi tev pat pietuvoties, ka tev ir tāds spēks. Un manī tas spēks ir. Viņš īstenībā ir visos. Tikai laimīgs tas, kurš to spēku ir atradis. Tu esi viens no galvenajiem palīgiem, kas man šodien lieldienu rītā ir licis sajust sev atkal. Es biju pazaudējis. Tad viss tur tā programma, kamēr viņi pārlādējās, pa jaunu ielādējās. Vienkārši kaifoju.